atrodas no rektuma abās pusēs, pa labi un pa kreisi. Bet pārējie visi ir nepārepinumi. Un tagad no šīs te zīmējuma nav nekāds gudrs zīmējums. Vienkārši jums nostiprinās tā pārliecība, ka visi pinumi turpinās viens otrā. Un ja jums ir jāstāsta viens pinums kaut kāds atsevišķi, tad tas ir tā ļoti nosacīti. Atrodas viņš, piemēram, plexus celiacus teikā 12 līmenī. Tā pamatnē ir ganglija un celiacum, prevertebrālie gangliji, simpātiskās šķiedras nāk no truncus simpāticus, parasympātiskās šķiedras nāk no nervus valves. Jā. Un tas plexus mesentericus inferior, šeit tablā rakstīt, ka viņš sākas no plexus celiacus, bet no plexus intermesentericus. Jā, plexus intermesentericus vai aorticus abdominalis. Augšā ir plexus celiacus, tad ir plexus mesentericus superior, tad plexus aorticus abdominalis vai intermesentericus, tad plexus mesentericus inferior. Tieši sākāk ir tā rakstīts, un ja varat paturēt prātā, brīnišķīgi. Un te arī tie rāmī komunikantes, kas tos pinumus savā starpā savieno. Un tagad tie ir primārie pinumi, tie galvenie, kas atrodas āras priekšā, un tagad ar tiem pašiem diviem trīkiem, tāpat kā jūs mācījāties truncus celiacus zarus pie artērijām uz domām. Artērijas jūs zinājāt gastrika uz puņķi, hepātika uz aknā, lienālis uz liesu un vēl uz pankreas, uz duodenu. Tātad visi tie pinumi, kas pa asins vadiem aiziet uz visiem tiem orgāniem, būs sekundārie pinumi. Plexus lienālis, plexus hepātikus, plexus gastricus, vēl tur kaut kādi duodenāli, bla, bla, bla. Plexus sigmoideus, mesentericus, plexus colicus, sinister, plexus mesentericus superior un tā tālāk un tā joprojām. Viss tas, ko jūs zīmējat, vai ko jūs stāstiet no tiem galvenajiem pinumiem, tie ir sekundārie pinumi. Bet visi tie sekundārie pinumi saucās tā kā orgāns un saņem atkal budīgo inervāciju. Tad, kad jūs stāstīsiet pie orgāna apasiņošana, venozāla attece uz inervāciju, tad pie inervācijas jūs stāstīsiet otrādākā kārtībā, nekā mēs tagad runājam. Jums, piemēram, būs, aklis, ja? Apasiņošana, venozāla attece, inervācija ir vienkārši plexus hepātikus, kas ir sekundārs pinums no plexus celiacus. Plexus celiacus veido gan šķiedras, parasimpātiskās nāk no kurienes. Nervus valves simpātiskās nāk no truncus simpātikus. Un savukārt, kā tad no tā truncus simpātikus atnāk līdz šai vietai, vai kā truncus simpātikus saņem šķiedras, tad atkal, ja būs jautājums, tad stāstīsiet. Jautājums būs droši? Jūs domājat par refleksu loku, kā viņš veidā? Par refleksu loku tūlīt dabūsim. Šķiedras tūlīt. Bet pirms mēs runājam par aferentajām šķiedrām, jā. Man gribētos parasimpātiskās šķiedras no muguras smadzenēm izvest ārā kopā ar jums, un pēc tam jūs varēsiet atvēzēties un ņemties ar tiem refleksu lokiem, ja? Tātad tajā zīmējumā, kur ir muguras smadzenes, uz vienu pusi mums ir simpātiskā nervu sistēma, uz otru pusi uzzīmēšu parasimpātisko. Tad mums šeit justīna ir jānoslēgš nost, un uz otru pusi būs tāda pati simetrija. Tad te ir mužurējā saknīte, te ganglijas, te priekšējā saknīte, un tad nervus spinālis. Tad
nervus spinalis iziet caur foramen intervertebrāli un dalās par ramus dorsalis, ramus meningeus, ramus ventralis un ramus communicans albus. Es varu tagad atcerēties vienu jautājumu. Es paveikšu šito un tad tūlīt. Tad nervus spinalis dalās par to pašu, par ko jūs man tikko paši stāstījāt pirms tam. Ramus meningeus, ramus dorsalis, ramus ventralis un ramus communicans albus. Tas, kas tajā pusē, bet tagad no šī te centra, kas atrodas tikai 3 segmentos. Nukleus parasimpātikus vai sakrālis atrodas tajā pašā vietā, kur simpātiskais kodols, bet tikai citos segmentos. Un no šī kodola šķiedras nāk ārā pa stāstīt. Ramis, ventralis, nervus spinalis, Communicans albus. Ventralis. Ramus Ventralis. Ramus ventralis. Un tagad, ko parasti veido ramī ventrālēs? Pinums. Un sakrālie nervi varētu veidot ko? Plexus sakrālis. Tas ir somatiskās nervu sistēmas pinums, kuram cauri iziet parasimpātiskā šķiedra, un pēc tam, kad izgājuši cauri, tur neko nedarot, aiziet uz mazā iegurņu orgāniem un pārslēdzās ganglijos, kas ir sieniņā. Jā. Tātad it kā tas pats, bet pats citu ceļu parasimpātiskās šķiedras no sakrālajiem segmentiem nāk ārā. Tur nevajag nekādas rāmīkomunikantēs. Rāmīkomunikantēs ir tikai simpātiskajā nervu sistēmā un trūks simpātika. Te nāk par rāmiem ventrālēs kopā ar sensorām motorām šķiedrā, aiziet uz somātisku pīnumu, plexus sakrālis, kas ienervē kājas muskuļus un āru, un pēc tam tās šķiedras, manuprāt, jums viņas lekcijā tālāk saucāk nervijas planknicī pelvīni. Jā. Nu jā, tad šeit ir nervi, planknicī pelvīni. Jā, nu tā vajadzētu, es nezinu, kā jums profesors stāstīt, bet vajadzētu būt, ka pēc tā pinuma tās šķiedras, kas nāk ārā un aiziet uz to savu gala orgānu, kas jānervē, ka tās ir nervijas planknicī pelvīni, jo no muguras smadzenēm nāk ārā nervijas planknicī sakrālēs, lumbālēs, torācis, cervigālēs, un tikai šie nervijas planknicī pelvīni, kad jau viņi satur pēc pinuma, kad viņi jau ir, kad viņi satur tikai tās parastītās dažas. Nu, labi, sajaucu jūs galu, jo jūs būs tā kā domīgi, kas jums tā kā nepatika, patika, labi. Tad jautājums bija. Jā, tur bija sakrālē daļā vienā vietā, kur tikai nāca ārā rāmīkomunikants albu, un tad viņa aizgāja tālāk. Varbūt tas pats tam, ko jūs teicat stāstīt. Ja jums ir zīmējums rāmjas, Jā, Sakrālā daļā jau beidzās. jā, nu, tas sakrālā daļā rāmīkomunikantēs albī nevajadzētu vairāk būt. Tur par rāmiem ventrālēs kopā ar normālu motorām, sensorām, šķiedrām iziet. Bet jāatradīsiet to zīmējumu, bet tas ir tas pats, ko es stāstīju, jo es atceros, ka gājām, nu, tad te trūks tie rāmīkomunikantēs, ja? Tur vienā pusē mums paliek rāmas komunikants, nav gandrīz, un šeit arī līdzekļu nervu sistēma, bet nav nekādi rāmīkomunikantēs. Taisno aiziet, no. Jā, tā varētu teikt, ka taisno aiziet. Bez tā. Kopā ar normālām šķiedrām. Kopā ar normālām motorām sensorām šķiedrām. Nu, tad jāstāst par tievām, piemēram, tad jāstāst arī par tiem pinumiem, kas ir tam sieniņā iekšā. ja jums ir pievāts zemes inervācija, tad ir plexus intestinālis, kas ir sekundārs pinums no plexus mesenterikus superior, kas satur gan simpātiskas, gan parasimpātiskas šķiedras. Bet te ir arī
tajā prezentācijā, ka tam sieniņā ir tie pinamiņi, tie maziņie. Tas ir domās gabalīs. Nu, tās parasībās, kā šķiedras tajā sieniņām Tas pārslēdzās. pleksus, submukos, pleksus, miedēvikus un dienas. Jā, super. Būs 11, ja jūs to izstāstīsiet. Jā, bet, nu, ja jūs zināsiet, tik daudz, es būšu vienkārši to priecīgi. Kur aiziet tas nervus plēnikus, īmus? Uz nīrēm? Jā, nu, arī tās ir tādas nianses, ka, ja jūs varat to paturēt galvā un jums tas bija tā skaisti uzzīmēt un pārliecinoši pastāstīts, un jūs to iedomājat ļoti labi. Īmus ir, nu, tāpēc viņš ir īmus, ka ir nepatstāvīgs, viņš var būt un var nebūt, un vairāk viņš nav, un arī uz mūsu līdiem viņš nav tā kā tur atrast. Ja ir tāds ganglīts, tad ir īmus, un ganglīgi nav arī īmus, un jāiet tiešu. Nu, drusciņi varbūt tur ir sarežģītāk, kā tie bankieci aiziet līdz plekskulu, bet nu, pa lielu viņi tā varētu būt. Nu, tagad patrenējamies, un tad varbūt, kamēr mēs trenēsimies, būs jums jautājumi radušies, un tad mēs varam vēl turpināt runāties. Bet tagad mums būs pašiem uzdevums. Man ir vajadzīgas četras grupas, jo būs 4 dažādi stāsti. Mēs tagad runājam par refleksu loku. Ja? Mēs visu laiku tikai runājam par refleksu loku vienu daļu, bet tagad jums ir refleksu loks pilnībā. Bet tad sakiet godīgi, vai jūs zināt, kas ir refleksu loks? Uztver informāciju, bet tam vajadzētu dot reakciju uz to informāciju. Labi. Tātad visiem refleksu lokiem, arī tiem, kuros jūs pamatskolā mācījāties, ir 2 daļas – aferentā un referentā. Aferentā nes informāciju un referentā atbildi. Vienalga, ko darīt, vai dziedzenību pastiprināt, vai samazināt, sekretēt, vai skelēt muskuliņu sarauties. Tā kā pa lielam tas ir vienādi. Ir sensorā un motorā, un ir viscerālā sensorā un viscerālā motorā. Mēs visu laiku par viscerālo motoru runājam. To, kas liek viscerālajai autonomai nervu sistēmai kaut ko darīt. Nu, tā īsti nav tāda motora, kā mēs parasti to uzdaram, bet nu, tā arī ir eferentā daļa. Tad jums ir ne tikai eferentā, jums ir arī aferentā jāizstāsta. Tad būs tā, jūs būsiet viena grupa, jūs tā. Otrā, trešā, šeit būs 4. grupa. Jūs tā skaisti saskāpušies, un tā kā jūs sežat, tā jūs stāstat. Tad katrai grupai būs cits refleksa loks. Tā, jums būs refleksa loks, simpātiskās nervu sistēmas refleksa loks, piemēram, klaušām. Jums būs simpātiskās nervu sistēmas refleksa loks, nu, piemēram, aknām. Tad jums ir krūtis domā, jums ir abdominālajā domā, un tas ir vienalga vai aknām, vai kuņģiem, vai tīvām, vai reknām, zemām, vai nīriem. Orgānam nav nozīme, bet galvenais jūs esat abdominālajā domā. Tā, jums būs parasimpātiskās nervu sistēmas refleksa loks, parasimpātiskās nervu sistēmas refleksa loks, nu, piemēram, arī glaušām, bet parasimpātiskās. Un jums būs parasimpātiskās nervu sistēmas refleksa loks un impulslis. Tas, kas ir mazajā iepudrī. Nu, labi. Tad jūs gan izstāstīsiet, gan arī uzzīmējat, kā jūs to varētu uzzīmēt.